Situ pie loga, laid iekšā, nesu tev rožu, vainagu, vainagu. Es tevi iekšā nelaidīšu, varbūt tu mana nelaimē. Situ pie loga, laid iekšā, nesu tev rožu, vainagu, vainagu. Situ pie loga, laid iekšā, nesu tev rožu, vainagu. Latvieši no seniem laikiem ir dziedājuši, dancojuši un spēlējuši teātri. Un tas nav nekas jauns. Un viņi to dara arī tagad, kaut gan ir televīzija un internets. Jo īstenībā es esmu kādreiz domājusi, kāpēc vispār cilvēks tā kā, tik ļoti interesējas par teātri, kāpēc teātri ir pilni. Kādreiz teica, ka teātri vispār nomirs, kad parādījās kino. Un sāk ar vien vairāk filmas parādīties un interesants un vēl interesantāks. Un kur tad no vēl internets. Un tad likās, ka jā, teātris būs pagalam. Bet nav. Ir tik daudz teātru Latvijā un amatieru teātri ārkārtīgi daudz. Un arī mūsu teātris ir iestājies Latā, tas ir Pasaules Latviešu amatieru teātru asociācijā, kas apvieno visus latviešu amatieru teātrus visā pasaulē. Un tad, kad mūs tur sapulcina Zoomā, tad izrādās, ka mēs esam ārkārtīgi daudz. Tas nozīmē, ka latvieši visā pasaulē spēlē teātri. Manuprāt, ar ko atšķiras profesionālais teātris no amatieru teātra. Parasti ir tā, ka profesionālie kritiķi un teātra režisori uzskata, ka amatieru teātris tā ir tāda izklaide vai tā jau nav nekāda māksla. Amatieru teātrim, manuprāt, ir tā funkcija, ka viņam ir jāiepazīstina cilvēks, tas, kas ir atnācis to teātri spēlēt, vispār saprast, kas ir teātris un pamēģināt, kas tas ir. Un, manuprāt, viņš ir labākais skatītājs teātrī. Pats labākais, jo viņš saprot tad jau to drēbi. Jo mums ir daba devusi tikai vienu dzīvi. Un tā ir tā mūsu dzīve. Bet uz skatuves ir jāspēlē daudz dzīves. Un, lai dažādus cilvēkus nospēlētu, ir jābūt kaut kādām konkrētām īpašībām. Un katrā cilvēkā piemīt tur gan mīlestības jūtas, gan naids, gan mēs spējam būt nikni un aizvainoti un sāpināti un tā. Bet interesantākais ir tas, ka ne visiem šiem cilvēkiem, kas atnāk, visa šī jūtu gamma ir vienāda. Un tad, piemēram, man kā režisoram ir tam cilvēkam, ja viņš tiešām patiesi grib spēlēt to teātri, un man ir jāuzstājas izrādi, tad man ir ļoti jāskatās atšķirībā, ja, piemēram, profesionālā teātrī aktierim ir jāprot nospēlēt visas lomas, jo viņš ir apgūst profesiju, viņš ir 5 gadus mācījies, tad man tam cilvēkam, kas pie manis atnāk, ir jāiemāca tas amats un vēl jāuzstājas izrādi. Man ir tā kā es smejos, man ir jāielien jūsos iekšā un jāiznāk ārā. Bet man būtībā tajā īsajā brīdī ir jāsaprot, ko viņš varēs nospēlēt. Cilvēks ar ļoti vāji izteiktu enerģētiku. Ja viņš ir tāds drusku pagļēba raksturi, jeb ļoti maiga raksturi, viņš nekad nevarēs būt nekāds karavadonis. Viņš nekad nevarēs būt karalis, viņš nekad nevarēs būt vadītājs. Viņš būs tāds lēns, viņš varbūt dzīvē tiks uz priekšu, viņš varbūt lēni darīs, bet uz skatuves viņam ir jābūt enerģiskam. Un
Un tad ir tā, ka tu ļoti precīzi, ja netrāpi, tās īpašības tā cilvēka atšifrēt, tad tev izrādi jau ir izgāzusies. Pirmais jau ir loma sadali, kā tu sadalīsi tās lomas tiem cilvēkiem. Un es vienmēr esmu teikusi, es nedrīkstu tam cilvēkam, kurš to lomu nevar nospēlēt, to lomu vispār dot. Jo tas nozīmē, ka es viņu pakļauju tādam stāvoklim, ka viņš var izgāzties tajā lomā. Un es nedrīkstu viņu apkaunot, jo režisoram ir jāmīl savus aktierus. Un ja viņš mīl savu aktieri, tad pilnīgi skaidri viņš apzinās, ko viņš dara. Viņi abi, režisors ar aktieri, ir līdzautori tai lomai un arī izrādei. Jo bez aktieriem es esmu tikai Ināra, bet ar viņiem kopā es esmu režisore Rampai. Būtībā amatieru teātrī tas laiks ir daudz lielāks jātērē, lai to lūgu iestudētu nekā ar profesionāliem aktieriem. Tāpēc, ka to gandarījumu, kad tas cilvēks jau sāk saprast, ko tu no viņa gribi, un tur paiet vismaz 3 gadi. Teātris vispār tāda grūta lieta, tā ir tāda vispār liela uzdrīkstēšanās. Es nezinu, to var tikai tādi apsēstie darīt. Vai tās atgriešanos nemēģinās tas apstākļus, ka jūsu kundze aiziet? Nemaz. Es tomēr būtu priecīgs, ja jūs kādreiz pie manis iegrieztos. Parunāties. Labprāt. Kāpēc nāk tie cilvēki spēlēt teātri? Vispirms viņus vilina noslēpums. Jo teātris pēc būtības ir noslēpums. Atnāk jauns cilvēks, viena daļa nāk varbūt uz tādu amatieru teātri, tāpēc, ka viņi vienkārši grib sevi parādīt, grib būt populāri, grib labi izskatīties, cilvēkam vispār ir tendence tā sevi parādīt, viņš grib sevi apliecināt. Tas tā būtībā ir normāli, jo cits apliecina ar darbu, cits apliecina ar savām gudrām domām, viņš filozofē, cits uzraksta grāmatu un sev kaut kādā veidā parāda, cits uzraksta dzeju, bet viņš varbūt dzeju nevar uzrakstīt, nodziedāt, viņš varbūt nevar, un viņš tagad domā, kāpēc neiet man spēlēt teātri, es būšu populārs, visi par mani priecāsies, un aplausi ir ļoti vilinoša lieta. Jo cilvēks, kad viņš saņem aplausus, tad viņam liekas, ka viss ar viņu ir kārtībā, viņam tur nekas vairs nav jādara, viss ir vislabākajā kārtībā. Būtībā teātris ir sevis iepazīšana. Jo mēs nepārtraukti analizējam dažādus tēlus, mēs nepārtraukti meklējam, kā nokļūt pie tām sajūtām, kas tur nepieciešams tam tēlam. Un mēs mēģinām arī atpazīt, vai mūsos ir šīs sajūtas vispār. Un ja nav, tad mēs viņas mēģinām atmodināt. Un bieži vien ir tā, ka viņas ir dziļi paslēptas un paiet 2-3 gadi un pēkšņi tas aktieris atplaukst. Un viņš pilnīgi atverās kā tāds lilijas zieds. Un tas ir ļoti liels brīnums. Un tas ir gandarījums abiem, gan režisoram, gan aktierim. Un tad tas ir tas ieliktais darbs.
Mēs attīstam cilvēkam interesi, viens ir būt interesi, otrs amatieru teātris attīsta arī drosmi, šī īpašība uzstāties, iet publikas priekšā, der jebkurā profesijā. Dakterim, skolotājam, pedagogam, jebkam. Un es domāju, ka neviens vien to saprot. Bet tas galvenais, kas man liekas, ka viņi arī sāk saprast, ka viņiem ir vieglāk dzīvot. Jo iepazīstot pasauli caur dramaturģiju un labu dramaturgu, iepazīst pats sevi. Un tā ir lielākā vērtība – iepazīt sevi. Jā, ko man jums pastāstīt par teātra studiju Rampu? Man lielākais prieks ir bijis tas, ka es esmu dabūjusi redzēt it kā vairākus laikmetus. Sākt 73. gadā Ļeņingradas rajona kultūras centrā, ienākt jaunam cilvēkam, beidzot teātra fakultāti, un satikt par 10 gadiem jaunākus cilvēkus, un viņus vadīt, un ar viņiem strādāt, un ar viņiem kopā izaugt, un pārdzīvot visas viņa dzīves būšanas un nebūšanas, precēšanās, bērnu dzimšanas. Būtībā izdzīvot dzīvi un reizē ar viņiem strādāt, tas ir liels notikums. Tie, kas ir aizgājuši, aiziet, bet ir tādi, kas spēlē vēl šodien. Un tās man ir divas aktrises, ir tā Vija Zosēna un Inta Zvirgzdiņa, kas vēl spēlē šodien. Vien tuvu 50 gadiem, varbūt ne pilnīgi 50, bet tuvu, ar dažādiem pārtraukumiem. Jo mums taču bija viens tāds ļoti spilgts laiks. Sākumā mēs sākām kā teātra studija. Es tāpēc arī gribēju, ka arī viņi ir kā teātra studija, jo man likās, ka viņi ir tādi negatavi. Man gan ar etīdēm mēs tur ņēmāmies un visu kaut ko. Un tāda jaunības trakumā un ballējāmies un viss, kas notika kopā. Dabiski, ka tas bija tāds pilnīgs sākums, tādi fragmenti no Gunāra Priedes lugām, tad bija Vampīlova Atvadas jūnijā, tāds smieklīgi jauniešu izrāde tāda. Vārds sakot, tas, kas bija atnācis, ar tiem mēs strādājām. Un tā viņi apmēram kādus 10 gadus, citi mazāk, citi vairāk nospēlēja. Un tad sākās otrs tāds posms, kas bija jau tāds ar nopietnu dramaturģiju. Anna Brigadera Pārkas Dabonis, un tad jau bija Un tad man pārņēma tāds trakums, ka jātais ir ārzemju kāds autors. Un tad es biju izdomājis, ka jātais ir Henrika Ibsena Ejolfiņš. Tad tas ir mans vienīgais ārzemju autors, tāds īstais ārzemju autors. Ir arī vēl Labiša Salma Cepurīte, tūlīt pēc tam bija Vodevilis, ko man likās, tās tādas, tagad es arī taisīšu tādas. Jā, tur mēs visādi izmēģinājāmies, un tas bija ļoti interesants laiks. Un tad atkal es aizgāju uz tādu latviešu dramaturģiju, un es sapratu, ka mans teātris, tā Rampa, būs latviešu dramaturgu, būs latviešu dramaturgu darbi. Un Rampa spēlēs tieši latviešu dramaturģiju. Jo kas tad viņu spēlēs, ja mēs ne latvieši? Un tā īstenībā par šiem gadiem es esmu, izņemot varbūt tādas tajā laikā, kad bija tāds ļoti smags laiks, bija viens tāds 80. gadu, vēl nebija brīvestības laiks, ja, kad visi aizgāja vīrieši strādāt, visi.
Jo kaut kā tāds brīdis bija, ka tā kā vajag strādāt, jo tad tie dzīves apstākļi pasliktinājās un tā. Un mēs palikām tikai tā mammas un bērni. Un tad es domāju, ko tad mēs te, tagad gandrīz viss jūk ārā. 3 vīrieši vai 2 vīrieši, tad tas pats vīrietis, tad spēlē 3 lomas, tur sprīdītī viņš bija gan sīkstuvs, gan velns, gan vēl kaut kas, gan milzis. Un mēs spēlējām gan sprīdīt, gan māju un pāju, un spēlējām tādas bērnu lugas. Un tā mēs to laiku pārdzīvojām, un pelnušķīt, un sarkangalvīti, un ļoti, ļoti tāds aktīvs laiks. Nemaz nebija tāds, ka teiktu, ka mēs neko nedarām, bet mēs iesaistījām daudz bērnus, un pēc tam tie bērni izauga un sāk spēlēt kā jau tāds pusauģi jau lomas, un tad tā gāja uz priekšu, un tā faktiski veidojās jau tāds būtībā tāds ģimenes teātris, jo tā pirmā paudze pieauga, tad jau bija bērni, nāca viņu bērni, un tad tie jau pieauga, un tā mēs diezgan ilgi ar ļoti lielu sastāvu. Un tad nāca tāds pavisam cits posms, jau kaut kādi 90. gadi, kad mēs jau tā kā sākām jau ar tādu tendenci uz āru, iet uz muzejiem, jau spēlēt jau pilnīgi citas izrādes, tad jāpaskatās, kas tās jau tāds ir. Tie jau bija akurāteri Kalpzēna vasara, akurāteri muzejā. Un tad mēs jau ar Švarca sarkangalvīti uztaisījām jau 2. reizi, te jau bija 2000. gadi jau, un tad jau mēs sākām braukāt pa apkārt, pa gan Ventspilī bijām, gan visur, visādās vietās, un tad vairākas tādas jau izrādes kā Atraitnes vīrs, kur mēs sākām pa Andreja Upīša muzejiem spēlēt, un gan Skrīveros, gan Rīgā, gan Blaumaņu ugunī, tas sāk pa pilīm un muižām, gan Veselavā, gan Dzērbenē. Mēs sākām iziet natūrā ārā, pilnīgi bez, jo dekorācijas tā bija problēma. Un piemēram, mēs gan uztaisījām Jurkāna naudiņa, tādu arī komēdiju, bet tur vienmēr bija problēmas ar dekorācijām, un mums tā likās tāda bišķiņ tā nabadzība, tāda, ka viņi uz tās skatūs, viņi ir tādi jaušami un tādi redzami, un tāpēc bieži vien varbūt tāda komēdija vēl izglāba tādu, bet tas tā kaut kā, bet parasti cilvēkam arī gribas acī tīkam kaut ko redzēt. Un tad mēs Blaumaņu ugunī pabraukājam, un atkal tad ķērāmies jau pie tādas nopietnākas dramaturģijas, kā pie Leldas Stumbras Aklā siena, kas atkal bija tādas emocionāli, tāda diezgan nopietna. Un tad jau 15. gads kaut kur radās jau tāda, pilnīgi atkal tāda jauna atkal tāda izgājiena kā tādas kompozīcijas, Rainis, Aspāzija. Man bija liela vēlēšanās aktierus padarīt mazus par bērniem. Meitenes iedēja visas mazās kleitiņās un ar bantēm un puikas īsās biksēs. Un tad es izmēģināju, ka parādās arī Aspāzija un Rainis paši, tā kā personāži. Un tā, tas viss bija tādi eksperimenti, bet es domāju, ka tas viņiem radīja prieku, jo mēs gan braucām arī uz Raiņu un Aspāzijas muzeju, un pie Aspāzijas bijām Jūrmalā un arī Brīvdabas muzejā. Tā vārdu sakot, mēs ļoti to sadarbību ar tiem muzejiem arī kaut kā piekopām. Un tas pēdējais posms, es tā varētu teikt, tas varbūt tagad man liekas tā viss nesenākais, sākās kaut kur ap 2018. gadu, kad mēs jau tādas kvalitatīvas dekorācijas uztaisījām izrādēji, jo pliks, jo traks. Un
arī ar tādu tendenci, ka mēs varam viegli braukāt un viņas ir pārvadājams, jo vieglāk ir arī tad piedāvāt kādam skatītājam. Visas tās dekorācijas uzzīmēja mākslinieks Jānis Kalniņš. Viņš mums arī ļoti skaistas tādas, mums pašiem vismaz patīk. Un arī Dūlam Baronam Bundulim un Atratnes vīram. Tā kā viņš mums ir ļoti palīdzējis un tagad arī Minhauzena precībām. Ļoti jauku programmiņu. Bet ko es gribēju ar to pateikt, ka tas Covid laiks mums ieviesa diezgan lielas korekcijas. Citiem varbūt viņus apstādināja cilvēkus, bet mēs sākām strādāt Zoomā un sagatavojām 2 programmas, var teikt, pilnīgi gandrīz Zoomā. Viena no tām bija Mārtiņa Zīverta Luga fiksā ideja. Mēs viņu Zoomā mēģinājām, un pēc tam mēs viņu nofilmējām akurāti ar muzejā. Mums iznāca Lugas ekranizācija, filma Lugas ekranizācija. Tikai ievērojiet, iekamāt varat telegrāmu, pārcenīt no savas apziņas, pat vismazāko iedomu, kas var atbalstīt jūsu fikso ideju. Labi. Lasīt. No kurienes tā nāk? Amerika. Sasodīciet. Nekavējieties. Negaidiet, kamēr fiksā ideja jums uzbruk no jauna. Saminiet viņu tūlīt. Lasiet. Ziņoju, ka jūsu tēva brāļa māsas meita testamentā ir jums atstājusi $100,000 lielu mantojumu. Vēstules seka, Čimčs notnās. Mīļais! $100,000. Mīļais! 100,000. Tā trakā ideja, ka kaut ko vajag filmēt, man sākās pirms fiksās idejas. Un tas bija Anšlā Veglīša Lugai pēc kaut kā cēla nezinām. Un tajā es piefilmēju visu to, ko aktieris jūt. Tādus centrālos, tādus pavērsienus viņa, tādas dvēseles pavērsienus, pārdzīvojumus viņa dvēselē, to, ko viņš nestāsta citiem. Tie bija tādi atsevišķi mirkļi starp izrādes tiem notikumiem. Tas bija tāds ļoti interesants paņēmiens. Tas man pašai likās ļoti interesanti. Un to man palīdzēja realizēt Aldis Šeinbergs, operators. Ko jūs naktī traucējat? Kas jums ir? Vai šeit dzīvo Brauna kundze? Nedzīvo un nekad nav dzīvojusi. No Bostonas. Nekā nezinu. Atvainojiet, kungs. Tā kā vēl tas Covid laiks tā īsti nebija beidzies, tad man radās doma skatītājus iepazīstināt ar Rampes aktieriem. Kas viņi patiesībā ir?
Jo visiem liekas, ka nāk uz mēģinājumiem, nu kaut kādi tur cilvēki, bet vecāki vai jaunāki, nu tāds tantīts vai onkulīši. Nu, jaunieci ienāk, paskatās tā, tur sanāk kaut kāda spēlē. Man gribējās iepazīstināt, lai viņi uzzina, cik viņi ir ārkārtīgi interesanti cilvēki. Un es viņiem liku, aktieriem, izpētīt savas dzimtas vēsturi. Es teicu arī viņiem tā, ka bieži vien mēs faktiski paši sevi nepazīstam. Mēs nezinām, kāpēc mums gribās kaut ko darīt, kāpēc mums interesē tieši viena lieta un cita neinteresē, kāpēc mēs esam tādi un ne citādi. Un beigās izrādījās, ka tas ir saistīts ar katra cilvēka senčiem, ka mums ļoti daudz, kas nāk no mūsu senčiem. Un tad katrs atnesa savu materiālu, mēs apskatījāmies, es izveidoju scenāriju, un mēs kopā ar operatoru Jāni Dzilnu un viņa audzēkņiem filmējām piefilmējumus šiem stāstiem. Un es domāju, ka mēs sasniedzam to rezultātu, ko mēs gribējām. Mēs visi dzīvojam Latvijā. Un visi esam tik dažādi. Mēs visi spēlējam teātri. Bet mums ir dažādas profesijas. Mēs pētam savu tēlu dzīves. Un tik maz zinām par sevi. Mēs nākam no saviem senčiem. Bet vai mēs zinām, kāds ir mūsu senču mantojums? Dīvainākais, kas man pašu pārsteidza, ka mums izdevās izveidot to latvieša tēlu ar viņa īpašībām, jo viņi visi katrs kādu no latvieša īpašībām pārstāvēja. Un tā bija dziedāšana, latviskā trakā dziedāšanas kāre, kas ir kā pa Jāņiem un dziesmu svētkiem. Tā ir katram latvietim kaut ko izdomāt un izgudrot no jauna. Tā ir būt māksliniekam, dzejot un gleznot un zīmēt un nesko darīt. Tā ir garšīgi paēst. Tā ir apmeklēt baznīcu, vai dziedāt, vai iet klausīties, vai ticēt Dievam. Katram tā baznīca arī ir kaut ko nozīmē. Ļoti svarīga ir arī šī mistiskā puse, ekstrasens vai psihoterapeits vai dziednieks latviešu tautā ir būtisks. Tad teātra spēlēšana. Latvietis mūžīgais, urķīgais, interesantais. Latvietis vienmēr, visur pasaulē. Tā, un tagad pēdējais, ko mēs darām, pilnīgi traka ideja. Man gribējās nosvinēt 50 gadu jubileju 9 mēnešos, un es to nedarīju tāpēc, ka es pati to tikai gribētu, bet kolektīva dēļ. Un tad mēs ļoti daudz uzstājamies, un viņiem, lai radītu prieku, es iestudēju Minhauzena precības, un tērpi bija no Rundāles puses, Jeļena Forste, Mazajā Muižā, veido tērps ilgus gadus, un tie ir gan Rundālē, gan Mazajā Muižā, un bija arī mums. Mēbeles bija no Mākslas un mediju tehnikuma, un bijām gan Cesvainē, gan Rīgas spēlē teātri VF Kultūras pils foajē pie lielajām kāpnēm.
Tā kā es vēlu visiem aktieriem veiksmi ar jaunām skaistām lomām.